Sveiki, Dvīņa Martā. Paskatīsimies, kādu kopīgā enerģija virmojam apkārt. Dvīņiem spēks, nebijis spēks, ļoti liela varēšana, gribēšana, ietekme. Tiešām tāds mēnesis, kad var kalnus gāzt mierīgi, bez milzīgas iekarsības, bez milzīgas piepūles, un tomēr apkārtējā pasaule it kā pakļaujas zem jūsu darbības. Jums atliek tikai radīt impulsu, un tas impulsu, ko jūs radat, pasaulē atbalsojas ar tādu lielāku spēku, ar lielāku ietekmi, un jā, dažreiz tā kā tādā spogulī jūs stāvat, tā kā mazs sprīdīts, piemēram, un blakus apkārtējā redz spogulī jūs ietekmīgāku, lielāku, noteiktāku, un tāda pašpārliecinātāku nekā jūs pats iespējams jūtaties. Bet ņemiet šo pašpārliecinātību sev par pamatu, jums viss izdosies šajā mēnesī, tagad ļoti daudz enerģijas. Nemēģiniet šo enerģiju ietekmēt citus cilvēkus, tā ir domāta jums, jūsu labumā. Darbs. Darbā diezgan daudz saistība ar apkārtējiem cilvēkiem, diezgan liela kņada, rosība, ņemšanās, pieprasījumi, piedāvājumi. Jūs esat pieprasīts tādā veidā, ka apkārt nepārtraukti cilvēki grozās un kaut ko gaida, un faktiski gaida no jums momentālu rīcību, reakciju, darbību, ietekmi, un šeit ievērojiet to, ka jūsu atbalsts būs vajadzīgs daudzkārt citiem cilvēkiem, tieši apkārtējiem. Viņi bez jums nevarēs, un faktiski arī jūs tā kā īsti nevarat savu veicamo paveikt bez komandas. Tātad piesaistām cilvēkus, ievērojam viņu vajadzības, iespējams pietiekam daudz arī ideju nāk no apkārtējiem. Jums ir svarīgi sadarboties šajā mēnesī, sadarboties un atzīt, ka jūs darbā tomēr visi ejat uz vienu mērķi, nevis katrs uz individuālu mērķi. Un partnerattiecības. Partnerattiecībās ies karsti, kaut kas sašķobījies, pašos pamatos ir vajadzība pārdomāt, jo pašlaik tāda sajūta, ka attiecības vajadzēs sākt no sākuma. Ja? Tornis vienmēr runā par neizpratni, par nesaprašanos savstarpēji, daudzkārt arī par durvju aizvēršanu, par aiziešanu. Ja? Tad visi tie dvīņi, kam partnerattiecības pašlaik ir tādā dīvainā nenoteiktības stāvoklī, esiet uzmanīgi. Ja? Ja šīs attiecības tiešām nav vajadzīgas, veriet durvis ciet un droši sāciet jaunu, bet ja tās jums ir dārgas attiecības, tad esiet uzmanīgi. Ja? Jūsu iekarsība, straujums, dusmas, tas var nenākt par labu šeit attiecībām. Tātad ir jāpadomā. Atkal ņemam vērā, ka šodien Venēra sāk savu retrogrado stāvokli, tā ir atgriešanās pie vecām kļūdām, uzkāpšana uz veciem grāmatļiem attiecību jomā. Tas šeit ir diezgan paredzams. Ja? Tiem, kas pašlaik meklē tikai attiecības, šīs mēnesis var nest vilšanos pašā pamatā, kaut kādu sāpīgu, sevis nenovērtēšanu. Tādēļ es teiktu, ka ar partnerattiecībām šajā mēnesī varbūt, ja jums ir jāsāk kaut kas labāk, atstājam mierā, baudam pavasari. Un padoms dvīņiem. Maks, tas nozīmē, ka viss ir jūsu paša rokās, kā jau mēs pašā sākumā runājat, jūsos ir spēks, jūsos ir enerģija un apkārtējā pasauli jūs diezgan šūpo. Paļaujieties uz savām prasmēm, paļaujieties uz savām iespējām, mākām, un viss jums izdos vislabākajā veidā. Lai izdod šis mēnesis un uz tikšanos!